Sveiki visiem! Liels paldies, ka esat atnākuši uz Džez Valhalla. Mani sauc Henrijs. Mani sauc Kaspars. Harijs. Mēs esam Džez Valhallas koncertu organizatori, tā to varētu teikt. Mani sauc Marija. Es spēlēju kontrabasu un basģitāru. Mani sauc Andris. Es spēlēju daudz bungas vienlaicīgi. Mēs sākām pirms 2 gadiem, un tāds arī viss sākās. Tā mēs arī visi iegājām tajā muzonā, un tagad mēs ar to dzīvojam. Tās ir mūsu ūdens. Tas ir tā. Man personīgi ļoti patīk šeit uzstāties, un vispār ir forši, ka ir tāda iespēja uzstāties. Un to, ka pēc koncertiem notiek džemi, un tad mēs varam džemot līdz cik mēs gribam laikam. Un riktīgi forši iespēja. Pēc tam var ietusēt, iepazīties ar jauniem mūziķiem, viss kaut kas tāds. Jā, džem sesijas ir ļoti noderīgs process arī tādā ziņā, ka viss tas, ko tu esi savā praktizācijas telpā praktizējies, tu arī džem sesija ir lieliski iespēja, kur tu vari, teiksim, tā izpētīt, kas strādā no tā, ko tu praktizējies, kas nestrādā, un kādas citas lietas vajadzētu piekopt vēl. Šodien bija kaut kāda nejauka kompānija, kuri runāja basolu laikā, ko es neatbalstu, tāpēc, ka tik un tā kontrabass solo pārsvarā ir ļoti tādi klusi, ja visi apklūst un paliek tikai bungas un kontrabass, un tad, jā, tas nebija jauki. Kopumā Liepājas publika ir izglītota, viņi aplaudē pēc improvizācijām, kas ir jauki, tā vajag darīt. Un jā, visi savēji, visi vietēji, visi jauki. Pilnībā saprotu to sāpju, var runāt tavā solo laikā. Es domāju, ka tas nozīmē, ka tev vēl ir daudz jāpraktizējās, lai tu noturētu cilvēku uzmanību. Mūsu kolēģim Harijam Ločmelim bija mājas darbs uztaisīt džez koncertu kaut kādā bārā vai kultūra telpā. Un, tās arī tik vienkārši arī radās, ka pēkšņi sapratu to, ka tas tiešām ir labs veids, kā uzturēt kultūras dzīvību un taisīt mūziku mūsu mazajā Liepājā. Un tā tas arī viss turpinājās. Un no vienas puses varētu arī teikt, ka mēs nevarējām to apstādināt, ka tas pats kustējās pa sevi, un mēs arī par to esam ļoti lepni. Jā. Jā. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3.
Jā, mums ir ļoti daudzveidīga publika. Un nav arī tikai tiem, kas patīk džez, bet noteikti uz to pavadīt laiku ar citiem draugiem, paziņām un arī pat iepazīsties ar cilvēkiem. Valhalla noteikti ir viena no labākām vietām, kur to sasniegt.